Čau visiem! Viens svētku periods aiz muguras mums. Tagad pāris dienas starpā līdz jaunajam gadam, tā kā varētu kaut kur aizbraukt pamakšķerēt. Bet māte daba visu, kur zemes makšķernieks, man liekas, piespiež mājās pasēdēt. Paspēja aizbraukt tomēr uz laidu arī pamakšķerēt, un tāds video parādiņš iekrājies. Sanāca uzmontēt arī video, bet pirms tam gribās jums vēl parādīt pāris fragmentiņus, ko man džeki sūtījuši WhatsAppā. Reku te mums Andis ar Arnoldu plosījās. Ir, sagaidīju. Ej, tas ir mans rekords. Tāds kuilis, Ej, tas taču ir kobra, Tas ir kobra, un neviena nav, varētu normāls bildes uzņemt, No Andis vietējais skrūns aborigēns vienkārši noplosījās. Mērķis zivs atrast. Tikko man visu norāva, ļoti liels asars aizgāja pie paša cauruma, kāds kilogramnieks. Karogas gaisā, strādājam. Mēs atkal esam tajā dīķī, kur toreiz mēs ar 40-50 līdzekļus dabujām un tos daudzos asarus. Reku, tagad viņam tā bija smuka līdzekļa, tikko izšāva, viņam abas divas karogas reizē, un man te kaut kas spīd. O, smuka uztīna. Varbūt arī kaut ko smuki pagriez. Varbūt kaut kas labāks būs. Nu, tīsi vēl. Tūlīt vajadzētu būt, kad uztīna. Jā, smuki. Kad es pie savējā metra tikšu nav ne jausmas, bet būs jāpacenšās. Vēl viena lieta, tūlīt jaunais gads klāt. Gribēju jums ieteikt, Pirocopē sanāca nopirkt man vienu labu raķešu kastri, ko var parādīt jums. 120 šāvieni, ilgums gandrīz 2 minūtes. Maksāja viņu 130 eiro. Bija to vērts, garām nenošausiet. Skatāmies to video beidzot, ja? Ko te gar runāt. Ko esmu ticis pie pāris jauniem bānekļiem, un pats galvenais pie jauniem urbī asmeņiem. Ko? Laižam uzvilkt kaut ko siltāku un gāžam uz copī. Tā, pirms copas esam atskrējuši uz aizputu vēl, nopirkt dzīvās zivtiņas. Ja kāds nezin, tad te ir tāda vieta kūdra. Un ejam pēc dzīvā. Šitā būs trešā reize jau. Trešā reize, bet... Kā atbrauc tā vajag dirst? Nu... Yeah. Karoči man debija, pirmais caurums, vai urbums, kā to nosaukt. Kā labāk šitā.
Kroč šite mēs ielaidīsim to saucamo ūdu, ja? Un kaut kur vajadzētu tos asars mēģināt paskaldīt kaut kādā vietiņā. Šitā laikam, jā. Šitā laikam nostiprina. Un tad paņem līdaku un Šodien uz bļitkām, šķērsbļitkām un ūdām dīķī X. Urbjamies, meklējam asaras un Gatis kaut ko beidzot smuki ir uzurbis. Parādi skaistulis. Tā turpināt. Tikko bija duplets. Čoms teica, ka viņam paņēma, saliec kātu, ierāva iekšā zālēs, kaut kas labs bija. Te pašā brīdī uzreiz izšauja karodziņu. Pagaidīsim drusiņu, lai līdaki ēdās. Kā jums tur? Vāfeļnieks. Karogs tagad uzēda. Vāfeļu torta. Okay. Kas tur Robim bija? Kaut kas nebija? Es nezinu, neko viņš neteica. Nav. Bet bija? Jūtu galā, jā? Bija, bet izbija. Tas ir iemesls, kāpēc es vienmēr ņemu rezervēt. Kas tev tur ir galā? Smagums? Sviniņš, jā? Kāpēc tā? Nu, ja tu brauc uz dziļāku vietu, makšķirēt uz ezeru. Es vienmēr izmantoju sviniņu. Neizmantoju sviniņu? Nu, izmanto, protams. Kādu savādu. Bļaģi. Varēja jau iesācējiem ar kaut ko, bļaļ, kaut kādas hintas pateikt. Šitādas vīģīgas iesācēji neskatā. Kārlis tikko kā atnāca X-dīķi krustā. Vienkārši ielika X-am pa vidu. Karodziņš viņam izšāva. Patin. Tagad gaida. Cik ilgi tā jāpagaida? Lai viņi iēd. Lai viņi drusku iēd, jā. Iet prom, tad pietās. Bet to ciešanu arī nevajag pārspīdot. Kārlim! Nu, Tīm! Kārlis domāja, kad mēģina, ne? Nu, davai. Ir? Ja liela, tad prātīgi laid vaļā. Nu? Un ir. Ārlim ir pirmā. Motherfucker, let's go! Rock'n'roll tas iet. Ja tad pirmais Kārlis mums izvirzās vadībā ar pirmo līdaku. Kas tāds ir? Tas ir atsitējis. Ko viņš atsit? Jā, redzi, skaties. Reku ieķēries ir. Es to pats uztaisīju. Gan jau varbūt kaut kur veiklā labāki nopērkam. Uzveru uz auklu virsū. Paņem rokās makšķerīti un lai šito lejā. Volā! Karodziņš izšaut. Irā! Nē!
Sorry, tev bišķi jāpagaid, Kārlis atnesīs knaiblīti. To laiku tu man var attaisīt muti. Nu, kas tev tur ir? Līdeciņš. O, super. Zaibis. Ir jau knaiblīti. 1-1, jā. Šito paņem pa. 1-1. Pat posties vēlreiz varēs izmantot. Jū. Es ānusiņu nelaizīšu. Nē? Nē, es Kā tas ir? Nē. Tu nedabūs balvas. Obligāti ānusiņš. Es aizmirsu pateikt. Tur apakšā maziem burtiem bija rakstīts, ka ja nolaiz ānusiņu, tad dabū balvu. Ai, kāds smaids sejā. Tikko līdak dabūja. Ko Arnoldam izšāv karodziņš. Šodien cop notiek. Bet īsti nevar dabūt bļitu paraustīt. Sākās, ne? Super. Mūšanais jautājums, cik ilgi gaidīja. Vai ne? Es parasti, zinu, kā es atnāku, pastos, es tagad tu izdarīju, nu, pavēl to aukliņu, pastos, un tā es prātīgi pastos, ja viņi neēd, nu, es pavēlku un piecērt, jo reizēm ir tā, ka viņi vienkārši sēž galā. Arī, jā, viss. Ir. Smuka. Hui, paņem. Liekas, Zālēs, tāpēc likās, ka kaut ko sapinos ir. liekas jau normāli. Ir. Kārlis vairāk priecājas nekā es pats, bet Nu, paņem rokās. smukais lūpiņš pastāv. Vai ne? Vēl viena. Un jau ir smukāka. Ir drusciņi nevar. Malaģēts. Šitā jau ņemam. Arī āķīts labais, vai ne? Tad uztaisīsim bildi. Tu to ānu slaizīs? Šitai vēl nē, metrīgu pagaidīšu un tad. Pagaidām vietējais aborigēns izpaliek tikai ar vienu. Tikai uzvaras, vai ne? Pareizi. Ieslidini iekšā, kā tu to dari. Parādi, kā jāieslidini tajā caurumā. Atrodam caurumu. Ai, garām atkal. Paga, saslapini. Vo! Iemasē. Aizie posties, ko viegli. Tā kā bedrē. Kraujās. Atbalstam arī Alex Crazy Fisherman, jā? Jā. Šito cepurīt, kad uzvelk, tad ķerās lielie asari. Kam? Jā. Tieši gribēju iet ņēmu pārlikt karodziņu citā vietā. Deguma galā izšāva. Fiks. Brīns nokot zivīti. Fiks jāuzliek jaunu un jāieliek turpat. Varbūt paņem vēlreiz. Tu jau gatavs ar āķi, ja? Jau būs metrīgā? Ah, tu b***ģi. Ai. Paķēru uz pretkustību un riktīgi sāk tīt ārā. Vajadzēja bišķi varbūt uzgaidīt, ka nobremzē. Nu vo. Kaut ko norāva. Jā. Garoči reku varam redzēt kādi sejas izteiksmi, kad nokož līdzekļi.
tad ir tāda sejas izteiksme. Bet iepriekš jau bija līdaka, tad kā izlīdzinās, nav tik skāba, bet ir bišķiņi. Nav forša sajūta. Kur sajūta nav foršā, kad ir tik dirsts gribās vai kad līdaka nepaņem? Līdaka nepaņem. Nē, nu viņi paņēma, bet es pats nolakojos, tāpēc kā itāji. Norfins. Karodziņi guļ. Kaut kas dzīvē bišķi apamaina. Vēl uzliek šitāds. Nu, ir pusdienlaiks, jā. Jā. Es tur pirmīt pamīzu. Vēlsties kafiju. Jūs jūtat, kas smaržo? Atķiploka mērcīt vēl. Kas var būt labāks par to? Tu teici, tev kaut kāds pazīstamais taisot pats bļitks, jā? Jā, tā, ko es tev rādīju, kas bija virsū, un vēl varam parādīt. Dažs ir kastītē, kuras līdaka nav apēdusi. Re, kur tikko svaigi gatavots bļitkiņs top. Cilvēks taisa savām rokām. To ķēdīt pats es esmu pielicis nopirkts veikalā, bet nu, tāds viņš taisa. Un kur tāds var nopirkt kaut kur veikalos ar viņš dod, vai Viņš tikai skrundā, čomiem? tur ieliek vienā veikalā, jā, tur var nopirkt, bet pa Liepāju un tādiem citu tur viņš nekur neliek, bet nu, tā principā caur manīm var dabūt. Un cik tāds maksā? 5 eiro, bez ķēdīts, bez nekā, vienkārši plika, tā tur bļitkiņi. Aha. Reku pasies, reku vēl ir šķērslīts, kādu viņš pats uztaisīja. Šilp. Reku var redzēt, šķērsblītka, bet es neesmu neko pielicis, viņš pats uztaisīja savām rokām to. Tā ir paštaisītā šķērsblītas pagājuši gadu uz viņa ezerā ķēra asaras. Viņš tā, pastīcas. Tā ir pašu rokām darījās. Tādu vispār uztaisīja. Darbs jau jāiegulda ir. Tev izšāv? Tu gaidi? Vai pagaidi, mūsu vēl necēr. Tā var arī acīs ieraugt. To ciršanu nevajag maksīt. Jā. Lai nesnāk man. Pret laiku būtu norāvis šitā rojot. Tāpēc nekā liks burtam pa vidu? Jā, kā tu man, Kārli, pirmīt prasīja par to sejas izteiksmi? Sliktāk izskatās, ka neesi padirsts vai kad zivā aiziet? Ja arī tik dirsts gribās, tad, ka neesi padirsts. Kaut kā viņi tur nograuž nost. Bet es domāju, ka tas ir dēļ tā, ka tīri nav skils savā. Nu, arī, jā, bet X. Pa X-am pa vidu. Tev to X vajag vēl kaut kur sazīmēt. Jā, jā, es jau arī tur uzzīmēšu X un liks pa vidu. Vai Andējiem tos asars medīt? Vai? Kārli, ko labi pateiks par šīs dienas copu? Nu, es jūtos ļoti apmierināts īstenībā. Es nekad nebiju domājis, ka tas ir tik fun. Es aizmirstu to X-iņu uzvilkt pagāju. Pāri. Šitā. Šitā. Šis ir Kārļa noslēpums lielais. Kā ķerās līdaka. Te ir. Ja uz to arbus jau uzvelk X-iņš maziņš. Jo lielāks X, jo lielāk līdaka. Viss. Un tagad jau uzvelk tur arī būs maziņais X-iņš. Nu, es arī varu pateikt to, ka es šodien neesmu palīdzis bez zivs. Māziņa. Vai aug liela, stipra un dušīga.
aizgāja pa visiem caurumiem, kurus cauru. Vienu mazā paņēma, bet aizgāja pie paša āliņa. Bet vispār tikai tā, ko Annas pašā sākumā izvilka, viena mazā te ir. Un tas ir viss. Neviens karodziņš nav pacēlies, tāpēc nav ko. Ņemšu ārā savējos karodziņus un mēģināšu skriet apakaļ uz otru dīķi, lai zivtiņas izdzīvo. Un šodien tad arī copu beidzam. Cik daudzsološs sākums, tik bēdīgs beigas. Ārā no āliņa tad dabūju vienu līdaku, kaut kādu 2 izšaut karodziņu un vēl vienu uz bļitu, kā aizgāja. Un tagad pārējie džeki pastāstīs, kā tā gāja šodien Kārlis nākamais. Debija ir noslēgusies, ir atklāta sezona, 30 gados gandrīz. Aha. Un dabūju pirmo savu līdaku zemlētas makšķerēšanā, kā arī ānus viņu nolaizījām. Nolaizīji? Jūs jau visi jau mīksti nevarat vienkārši. Tie tur čītoja ar tiem saviem iksiem, tāpēc jau tu dabūji līdaku. Bļā, nu es jau tev teicu, kad es mainticīgs, ja tā ir jādara, nu ko tu nesaproti. Tad šodien mums vēl pievienojās Gatis, jā, Gati īsumā. Tu vienīgais, laikam, šodien dabūji asaru ārā no āliņa, ne? Jā. Pasmuku. Nu, tur bija šķamāk, tas tev. Jā, un kaut kāds vēl cops bija, vai? Jā, vēl kaut kāds 3, bet nebija pārāk. Mēs kaut kāds 3 vai 4 dienas apakaļ bijām. Tad tā kā vairāk ņēma. Dānis dabūja asaras un kā no kurām paveicās. Jā, nu kuram paveicās, un kā tad Anna tev šodien paveicās vai nepaveicās? Daļēji. No rīta izšāva vienu karodziņu, pēc tam bija klusums, pārējiem kaut kas sākās, aizgājām uz otro dīķi, un tad bija viena maza līdaciņa, ko tu pats redzēji, un vēl pāris copīts tur, ka mēs tejam aizgājām uz asariem. Bet tā baigi švaki īstenībā šodien. Un tad mūsu ūdu rekordists. Tas jau vēl tā ir tikai 3. daļa. Arnolds, un pastāst, kā tev te gāja? Cik līdaks Es esmu apmierināts. Sezona ir atklāta, bez zivs nepalika. Tev bijusi lielākā vismaz bija, mums. jā, ņemām un 2 copas bija. Vienu realizēju, otru bišķi laikam pasteidzos, aizgāju. Vajadzēja tomēr ļaut iztrakoties un tad ņemt ciet. Bet tā, priekš pirmās reizes būs ok. Bet to arī nenoslēdzam vēl. Jo mums nelielas maziņas balviņas ir. Tas ir tev lielāko līdaku. Arī vasaras sezonai. Priekš X dīķi. Priekš X dīķi. Tas viss, jā, šitas priekš X dīķi ir. Lielāko asaru īpašnieks arī iegūst šādu te omirei. Lielākā un vienīga. Jā, paldies. Tad tiekās pavasarī uz šitiem te X dīķī. Nu, ir kāda skaista apdāvināšana no Kārļa puses notikusi. Tad ceram vēl šogad pacopēt kaut kur uz ledus kārtīgāk. Kaut ko izdomāsim. Tiekamies. Čau! Atā.